2026. gada 3. jūnijas 6 stundas un 30 minūtes no rīta. Ukrainas drons lido ļoti zemu virs Somu līča ūdens, tik zemu, ka radari to nespēja pamanīt. Šīs drons jau ir nolicis vairāk nekā 1000 km, lai nokļūtu līdz šejienei. Un tur priekšā ir mērķis – Kronštate, visvairāk aizsargātā Krievijas jūras kara flotes bāze 20 km attālumā no Sanktpēterburgas, pilsētas, kurā piedzima Putins. Tur iekšā, sausajā dokā, stāv kara kuģis, nekustīgs, neaizsargāts, rutīnas apkopas vidū. Dronis ienirst, un otrais dronis, kas seko aiz muguras, visu filmē. Tieši caur šo kameru pasauli uzzina vienu lietu. Ukraina nav atnākusi iznīcināt parastu kuģi. Viņa atnāca medīt šo kuģi, jo šis kuģis slēpa visapkaunojošāko Krievijas jūras spēku noslēpumu. Un kad tu sapratīsi, ko tas darīja Eiropas jūrās, tu arī sapratīsi, kāpēc tas visticamāk nekad vairs nebrauks pa jūru. Bet izpils ļauj man pastāstīt tev par uzbrukumu. Jo tas pats par sevi jau būtu ziņu vērts. Skaties. Kronštāte nav parasta bāze. Tā ir nocietināta sala pie Sanktpēterburgas ieejas, Krievijas jūras spēku vēsturiskās šūpulis. Ik viens, kurš vēlas ierasties otrajā lielākajā valsts pilsētā pa jūru, vispirms iziet tai cauri. Tā ir Baltijas slēdzene. Un tieši tāpēc visa šī kara laikā Kronštāte tika uzskatīta par neaizskaramu. Ārāk tālu. Pārāk labi aizsargāta. Līdz 3. jūnija rītam. Tajā rītā Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku pirmais centrs, sadarbojoties ar Ukrainas izlūkdienestu, ar droniem šķērsoja vairāk nekā 1000 līdz 1100 km Krievijas gaisa telpas. Droni bija FP1 modeļa, uzbrukuma lidaparāts, kas pēc Ukrainas analītiķu domām spēja nest kara galviņas ar 60 līdz vairāk nekā 100 kg sprākstvielu. Un šeit ir detaļa, kas daudz ko izsaka. Vislielākā kritika par notikušo nenāca no Ukrainas. Tā nāca no pašas Krievijas, no militārā prokara kanāla, ko sauc par Ribar. Viņš teica, kāpēc korvete atradās tajā pozīcijā bez aizsardzības, ir jautājums ar zvaigznīti. Citiem vārdiem sakot, viņš domāja, ka tas ir tāds jautājums, uz kuru neviens Kremļa pils, no kuras Putins vada Krieviju, nevēlas atbildēt. Tas pats kanāls izvirzīja hipotēzi, ka droni sazinājās izmantojot satelīta interneta termināļus, pa ceļam izmantojot dronus retranslatorus. Ja tas ir taisnība, tas nozīmē, ka Krievijas radioelektroniskā karadarbība, tā neredzamā siena, kurai vajadzēja notriekt jebkuru dronu, vienkārši neko nepamanīja. Bet no visa, kas pastāv par republikāņu televīziju, vai mums nav neviena cilvēka kuģu būvētavās, noliktavās? Kāpēc droni devās tieši uz vienu konkrētu kuģi? Lai sāktu atbildēt uz šo jautājumu, pievērs uzmanību datumam. 3. jūnijas. Šī nebija parasta diena Sanktpēterburgā. Tā bija Sanktpēterburgas starptautiskā ekonomikas fóruma atklāšanas diena. Pasākums, ko paši krievi sauc par Krievijas Dalosu. Tūkstošiem viesu no visas pasaules, uzstādīta skatuve un Putins kā galvenā zvaigzne. Šai dienai bija jāparāda, ka Sanktpēterburga demonstrē pasaulē, ka Krievija joprojām stāv kājās un turpina darīt biznesu. Tā vietā pilsēta pamodās ar dūmiem pie apvāršņa, jo tajā pašā rītā citi Ukrainas droni trāpīja Sanktpēterburgas naftas terminālī, vienā no lielākajiem valsts degvielas eksporta centriem. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis tajā pašā dienā apstiprināja uzbrukumus un paziņoja, ka Kronštatē tika trāpīti militāriem mērķiem. Brīdis, kad notika uzbrukumi, daudz pasaka par to nodomiem. Pazemot Putinu viņa paša skatlogā. Taču brīdis izskaidro dienu, bet neizskaidro mērķi. Lai saprastu mērķi, tev jāskatās, kur tieši droni atrodas. Tie trāpīja, tas nebija nejaušs šāviens pa korpusu. Bija 2 triecieni, viens aiz otra, tieši kuģa centrā, komandu tiltiņa un mastu rajonā. Un pēc Ukrainas aizsardzības institūta Defense Express analīzes, tieši tur atrodas viss, kas nodrošina šī kuģa darbību. Gaisa novērošanas radars FURG-2, radars Monument A, kas vada raķetes elektroniskās kardarbības sistēmas, navigācijas sakari. Citiem vārdiem sakot, droni nemērķēja uz kuģa korpusu.
Tie mērķēja uz smadzenēm un acīm. Satelīta attēli, kas tika publicēti nākamajās dienās, rāda nogāzto mastu un virsbūvi. Visa kuģa augšdaļa ir sadegusī. Un Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Braudijs izmantoja īpašu vārdu, paziņojot par uzbrukumu. Viņš neteica, ka droni trāpīja kuģim. Viņš teica, ka droni medīja kuģi. Jā, medīja. Un medības atšķirās no uzbrukuma. Tas, kurš uzbruk, šauj uz visu, kas parādās priekšā. Tas, kurš medī, vispirms izvēlas medīm. Viņš izpēta medīm. Viņš precīzi zina, kas tas ir un cik tas ir vērts. Un kas bija šis kuģis, Krievija slēpa no visas pasaules. Viņa vārds ir Boikijs. Korvete, kas tika uzsākta 2012. gadā, kopš 2013. gada tā kalpo Baltijas flotē. Uz papīra parasts kara kuģis. 100 mm lielgabals. Pretkuģu raķetes, pretgaisa aizsardzība. Bet Boiki dzīvoja dubultu dzīvi. Pagājušā gada jūnijā jūras analītiķi pamanīja kaut ko dīvainu Lamanša šauruma izsekošanas sistēmās. Katrs kuģis pasaulē pārraida identifikācijas signālu. Tas ir kā automašīnas numurzīme, tikai jūrā, un tur bija objekts, kas pārraidīja viltotas identitātes. Reizēm tas parādījās kā viens objekts, reizēm kā cits. BBC salīdzināja satelīta attēlus ar šiem datiem un atklāja šo maskēšanos. Tas bija Boikis, Krievu kara kuģis, kas aprīkots ar vadāmajām raķetēm. Kuģojot pa NATO ūdeņiem, izliekoties par kaut ko citu. Viņš bija izbraucis no Gvinejas Āfrikā ar izslēgtu transponderi. Ierīci, kas izstaro šo identifikācijas signālu. Izslēgts. Un tas pavadīja 2 naftas tankuģus, Sierra un Naxos. Abi pakļauti rietumu sankcijām. Abi ir daļa no tās sauktās Spoku flotes. Vecu kuģu tīkls ar mainītām karogiem un īpašniekiem, kas slēpjas aiz čaulas uzņēmumiem, ko Krievija izmanto, lai apietu sankcijas un turpinātu pārdot naftu, kas finansē šo karu. Tā bija pirmā reize dokumentētajā vēsturē, kad Krievijas karakuģis pavadīja sankcionētus naftas tankuģus caur Lamanša kanālu. Un ar to viss nebeidzās. Pēc izmeklējošā medija The Insider ziņām, Boikijs vēlāk pavadīja kuģus, kas izved Krievijas militāro aprīkojumu no Tartusas bāzes Sīrijā. Un šī gada janvārī viņš atkal tika pieķerts Lamanša šaurumā, pavadot vēl vienu tankuģi, kur cieši uzraudzīja Lielbritānijas jūras spēku kuģis. Kremļa vēstījums ar šīm eskortēm bija skaidrs: ja tu pieskaries maniem tankuģiem, tev vispirms būs jāsaskaras ar kara kuģi. Tas nostrādāja. Vairāk nekā gadu šis tērauda reiks šķērsoja Eiropas vārtus, un neviens tam nepieskārās. Tātad tieši to Ukraina medija konstatē. Ne jau jebkura korvete. Tās operācijas miesas sargs, kas uztur Putina kara kasi. Un, ja šāds padziļināts skatījums, ko ziņu portāli nesaliek kopā, ir tas, ko tu meklē. Abonē kanālu, jo tieši šo darbu mēs šeit darām. Iespējams, tu tagad domā: labi, bet Krievija vēl kuģi, nomaina elektroniku, salabo, un pēc gada vai 2 Spoks atkal sāk vajāt, vai ne? Nepareizi? Un to pierāda pati Krievija. 2021. gada 17. decembris. Kuģu būvētava Severnaja Verf Sanktpēterburgā. Korvets ar nosaukumu Provornī, projekta māsa Boiki, aizdegas būvniecības laikā. Ugunsgrēks sākas tieši tajā pašā reģionā. Tilts un mastis, un tas deg gandrīz 20 stundas. Neoficiāls aplēses, kas izplatījās pašā Krievijas presē. Tika runāts par zaudējumiem 22 miljardu rubļu apmērā, kuģim, kura vērtība bija 30. Tas nozīmē, ka uguns iznīcināja 70% no kuģa vērtības. Krievija nolēma atjaunot. Viņi noņēma visu augšējo daļu, izgatavoja jaunu un apsolīja piegādi. Tas notika pirms 4,5 gadiem. Un Provorne līdz pat šai dienai nav uzsākusi darbu. Šī ir mērauga, Krievijas pašu mērauga, izjusta uz savas ādas. Ugunsgrēks uz tilta un korvetes mastā no šīs sērijas maksā gadus, varbūt pat 10 gadi. Un vērtība ir tuvu jauna kuģa būvniecības izmaksām, un šajā gadījumā ir vēl pastiprinošs apstākļus.
Saskaņā ar Defense Express lielākais bojājums visticamāk nav radies pašas sprādziena rezultātā. Tas radās no ugunsgrēka, kas izplatījās pēc tam. Pa kabeļu kanāliem, pa ventilāciju, pa spraugām starp klājiem. Un aizsardzības analīzes norāda uz otru kluso ienaidnieku, kas turpina darboties arī pēc tam, kad ugunsgrēks ir nodzērsts. Ūdens. Tonu ūdens, ko ugunsdzēsēji izlēja uz kuģa, notek pa kabeļiem, tā iekļūst elektroniskajos nodalījumos. Un korozija un izsavienojumi parādās turpākajos mēnešos. Purs. Tāpēc analītiķu vidū izplatītais vērtējums ir skarbs. Atjaunot Boikiju var vienkārši nebūt tā vērts. Lai atdzīvinātu vecu kuģi, tas izmaksātu gandrīz tikpat, cik jauns kuģis. Un te rodas jautājums, kur Kremls ienīst. Kāpēc viena no lielākajām jūras flotēm pasaulē vienkārši nevar uzbūvēt vēl vienu? Nu labi, problēma nav Boiki, problēma ir rūpnīca. Paskaties uz šo skaitli. Provorni, tā korveti, kas nodega, pieder sērijai, kas tiek būvēti jau vairāk nekā 12 gadus. Un līdz šai dienai tikai 2 kuģi no šīs sērijas ir pabeigti. 12 gadi, 2 kuģi. Šāds ir reālais Krievijas kuģu būvētavas temps šodien. Un elektronika, kas sadega Boiki, radari, radioelektroniskā kara aprīkojums, tās nav lietas, ko var nopirkt veikalā no plaukta. Tie ir specializētas kuģu sistēmas, kas ir atkarīgi no militārās rūpniecības ķēdes, kuru nospiež 10 000 sankciju. Katrs trūkstošais komponents nozīmē vēl vienu gadu rindā. Boiki nebija atsevišķa neveiksme. Boiki ir piemērs Krievijas virsmas flotes patiesajam stāvoklim. Kuģi noveco, kuģu būvētavas ir apstādināts un nekāda aizvietošana nenotiek tik ātri, kā notiek zaudējumi. Un ja tu domā, ka tas bija vienreizējs notikums, veiksmes sitiens, kas neatkārtosies, pēdējās 7 dienas pierāda pretējo. 3 dienas pēc uzbrukuma Boiki, 6 jūnija rītā, Ukraina apgriezās. Aptal Kronštate, atkal 1000 kilometru lidojums. Šoreiz pēc paša Zelenska teiktā mērķi bija Krievijas jūras kara flotes arsenāli Sanktpēterburgas reģionā. Vietējās varas iestādes pat evakuēja iedzīvotājus no degoša militāra objekta tuvumā. 2 reizes vienas nedēļas laikā Krievijas vislabāk aizsargātā bāze tika atvērta kā durvis bez slēdzenes. Tas vairs nav tikai uzbrukums. Tā ir jaunas kara frontes atvēršana. Jauns kartes gabals, kur karš sāk norisināties, tālu prom no Ukrainas ierakumiem. Baltija, kas visu karu bija droša aizmugura, ir kļuvusi par medību zonu. Un Rietumu jūras spēku analītiķi jau apspriež milzīgu ironiju. Baltijas flotei iespējams nāksies slēpt savus kuģus Kaļiņingradā, jo šo anklāvu ieskauj NATO teritoriju un uzbrukums tur Ukrainai ir politiski sarežģīts. Padomā par to uz mirkli. Krievijas kara kuģi. Jo tuvāk NATO viņi ir, jo drošāk, un tikmēr ēnu flote palika vēl vientuļāka. Viņas pieredzējušākais miesas sargs ir sadegušais sausajā dokā. Tikmēr spiediens no otras puses tikai pieaug. Lielbritānijas valdība jau ir apstiprinājusi, ka ir gatava pārbaudīt kuģus, kas tiek turēti aizdomās par dalību ēnu flotē. Katrs naftas tankuģis, kas ved Krievijas naftu un ienāk Lamanša šaurumā, tagad zina, ka eskorts, kas atturēja jebkādu pietuvošanos, vairs nepastāv. Galu galā Boiki stāsts ir lielāks par pašu kuģi. Tas ir par to, kas notiek ar visu, kas darbojas tumsā. Maskēšanās darbojās gadiem ilgi. Viltotā identitāte apmānīja radarus. Bet tas, kas slēpjas tumsā, darbojas tikai līdz brīdim, kad kāds ieslēdz gaismu. Un kad gaisma tiek ieslēgta, maskēšanās kļūst par lielāko vājību. Ukraina nav iznīcinājusi tikai vienu korveti. Vienā naktī tika sagrauta ilūzija, ka pastāv kāda droša vieta, kur paslēpt Putina noslēpumus. Un šis stāsts tikai sākas. Baltijas jūra sāsināsies. Medības uz spoku floti kļūs intensīvākas. Un katra jauna nodaļa notiks tieši šeit. Tāpēc abonē kanālu, lai kopā ar mums sekotu šīm pārmaiņām. Un pirms tu aizej, uzraksti komentāros savu viedokli. Vai Krievija mēģinās atjaunot Boiki, lai glābtu savu tēlu?
Vai arī viņi pametīs kuģi un klusējot samierināsies ar zaudējumiem? Es nolasu atbildes. Līdz nākamajam video.